tas tavs kļūst tad, kad tu patiešām, pats nokrāso, tur sienas vai pats ieguldi to darbu un rūpi un domu. Jo, man mājās vienkārši ir flīzes viens, kuras ir nedaudz šķības, bet kuras es liku pats, un tādēļ man ļoti patīk. Cik forši? Es vienkārši gāju, un es vienkārši 5 kilometrus izskrēju, un tas nostrādāja, un es atkal atgriezos pie sava 8 stundu miega. Vai tev ir brīži, kuros tu jūties nogurusi vai, samocīta, un ka tu jūti, ka tas ir kaut kas nevis saistīts ar visu apkārt, bet tieši tevī. Mēs ļoti daudz savā galvā domājam visādas lielas, dziļas domas, šķietami, kāpēc, kas ar mani notiek. Bet dažreiz tas ir vienkārši šmērījums vai rādījums. Interesanti, ka tu saki tā kā piespiešanās un vispārējais, jo šķiet, ka mēs visi atrodam kaut kādu attaisnojumu, kāpēc šodien nedoties. Es nesaprotu, kāpēc tā ir. Un mēs zinām, cik forši mēs pēc tam jūtamies un cik daudz tas dod mums dzīvē. Un cik mēs laimīgāki esam. Cilvēka dīvainā daba ar to slinkumu, ar to kaut kādu tādu attaisnojumu meklēšanu. Sveiciens visiem atkal! Mēs esam tikušies Laimes laboratorijā un mēģināsim šodien noskaidrot, kā kļūt laimīgākiem, priecīgākiem un vispār justies labāk varbūt pašiem par sevi. Noskaidrosim ne tikai laimes noslēpumus, bet arī vai laimi var nomērīt. Būs analīzes, būs ķīmija un tā tālāk un tā joprojām. Un šodien pie mums ciemos ir Asna Trancāne. Tagad jāskaita visi tavi iespējamie tituli. Mūziķe, etnomuzikoloģe, grupas Tautmeitas balss un līdere, folkloras studijas Garataka vadītāji. Esi studējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, spēlē vijoli, kokli, un esi pamanījusies vēl kaut kādā īpašā veidā savīt kopā to mūsu dzīvesziņu, varbūt latvisko, ar mūsdienīgām skaņām. Un kādēļ man šķiet, ka šī saruna būs ļoti vērtīga mums visiem, jo šķiet, ka tu tā kā nebaidies runāt gan par skaistajiem brīžiem, kas tavā dzīvē ir, gan arī par dažādiem izaicinājumiem. Jā. Labi, ķersimies klāt. Pirmkārt, kā tu šodien jūties? Kur savā laimes skalā tu esi šobrīd? Jā, sveiciens visiem. Šodien ir skaista miglaina diena, un es tieši braucu uz šeieni un vēroju jau kailos mežus un kokus un domāju par to, vai man patīk šāds pelēks un tāds ļoti filmīgi noskanīgs laiks, vai tomēr nē. Un lai arī varbūt liekas, ka es tomēr esmu tāda dzirkstošāka un sauli varbūt mīlošāka personība, tad noteikti šim visam ir savs šarms, un man liekas, ka tā cilvēka lielākā un foršākā spēja ir prast pielāgoties un izvilkt to labāko. Tāpēc es teiktu, ka šodien jūtos diezgan labi, priecīgi un man ir jādod atzīme šodienas vērtējums. Varam atstāt arī šādi aprakstoši. Jo šķiet, ka mēs arī savā folklorā vai ne bieži vien slavējam arī laiku, kas nav gluži saulains plus 30. Absolūti. Tas ir tas, kas patiesībā man visvairāk palīdz izprast un pielāgoties. Mēs pirms kāda laika nosvinējām fantastisku veļu vakaru. Varbūt nevar teikt tā gluži nosvinējām, bet godājām. Un mēs sanācām kopā un mēs uzkāpām pilskalnā, mēs dziedājām, mēs dedzām uguns, kuru mēs bijām kopā, mēs tik ļoti sasildījāmies viens no otra, un tas bija viens, varētu teikt, no maniem mīļākajiem laikiem, brīžiem pēdējā laikā, un tas ir novembris, vai ne? Šis it kā drūmākais un drausmīgākais mēnesis kāds Latvijā. Šķiet, tā forši to iefrāzēja, ka, jā, it kā veļdiena ir kaut kas atzīmējums, vai ne, bet tu tāpat tajā esi pamanījusies atrast kaut ko skaistu. Un tas ir arī tas, par ko mēs šodien galvenokārt mēģināsim aprunāties, par lietām, kas tevi padara laimīgu. Varbūt kāds sadzirdēs kaut ko viņš var paņemt arī sev. Bet tev bija mājasdarbs. Tev bija 4 lietas jāatrod par sevi, kas tevi dara laimīgu. Es ticu, ka tev bija kāds mirklis jāizvada saruna ar sevi, lai nodefinētu, jo nevienmēr mēs piefiksējam, vai ne? Bet kā pirmo tu biji rakstījis mājas. Tātad patīkama un sakārtota vide kā pamats zem kājām. Ko tu ar to biji domājusi? Jā, es nezinu kāpēc, bet laikam
jau es atceros sevi ļoti tādā agrā jaunībā. Man ļoti gribējās dzīvot patstāvīgi, man gribējās savas mājas, savu vietu, man ļoti patika iekārtot, man ļoti patika savā istabā visu laiku mainīt mēbeles un kaut kāda tāda sajūta, ka visu laiku man vajag tādu savu vietu. Un tagad, kad, protams, es jau labu laiku dzīvoju savās mājās, patiesībā es diezgan daudz ieguldos, lai tā vieta, kurā es dzīvoju, lai viņa būtu skaista un tāda, kā man patīk. Un tāpēc savā ziņā tā mājas iekārtošana, tās apkārtējās vidas iekārtošana ir viens no maniem hobijiem. Un tad, kad es atgriežos pēc grūtām dienām, darbiem un slodzes, tad, protams, tā ir tā vieta, kurā mēs visi atjaunojamies un mūsu nervu sistēma bišķiņi tā kā, spēja tad atslābināties. Bet tajā brīdī, kad tu atbrauc mājās un tu redzi to, kas ir, tā kā es nezinu, sakārtots vai kaut kas jauns izdarīts, tas tev rada prieku, lepnumu, kāda ir tā sajūta? Tur ir tāda nianse. Man nav vienmēr sakārtota māja tādā izpratnē, ka tā kā kārtība, tā kā tur drēbes un trauki un viss. Es varu arī, man diezgan bieži sevišķi pārlidojumi, koncerti, somas mainās un tiešām nepārprotiet, ir ļoti daudz periodu, kad ir istabas vidū vienkārši viss. Bet es arī cenšos, lai tas mani ilglaicīgi, respektīvi, nekārtība var tā kā, traucēt un tracināt, ja tas ir, teiksim, tā ilgstoši. Un kā kuram cilvēkam, citam tas traucē vairāk, citam mazāk. Nav tā, ka man tas ārkārtīgi traucē, es varu tā kā pievērt acis uz to un kādu, nedēļu padzīvot tādā pilnīgā haosā. Bet, protams, pienāk tas brīdis, kad tas uzkrīt tā kā riktīgi uz nerviem, vai ne? Un tad vajag visu sakārtot, uznāk kaut kāds tāds sakārtot domas, sazemēties, vispār nolaisties no kaut kādiem skatuvju augstumiem un tā kā kārtīgi pieķerties tam darbiņam ar rokām. Tā kā, jā, tas, ko es gribēju teikt, tās mājas vairāk ir tas ieguldījums tajā vidē, jo ja tu vienkārši atnāc uz telpu, kura ir it kā sakārtota, varbūt tur kāds vēl cits atnāk, tur reiz nedēļā uzkopja vai kaut kā tā, it kā ir forši, ir patīkami, bet tas nav īsti tavs. Man liekas, ka tas tavs kļūst tad, kad tu pat tiešām, iestādi krūmu, pats nokrāso, tur sienas vai pats ieguldi to darbu un rūpi un domu, lai tas viss kļūtu par tavējo lolojumu. Un tas man ir ļoti būtiski un svarīgi. Tā sajūta, kur tu medī ir, ka es ierados atpakaļ savā, štābiņā. Laikam tāds, štābiņš kaut kāds tāds... Jā, kaut kas tāds. Es saprotu, ka tev ikdiena ir diezgan daudz balstīta braukt kaut kur, steigties, skriet un tā tālāk. Cik daudz tev reāli sanāk laika pavadīt mājās? Lūk, man liekas, ka tas ir tāds spožums un posts. Man it kā ļoti patīk tas, ka man nav tāda dzelžaina rutīna, kaut gan rutīna, protams, mēdz arī ļoti man pietrūkt. Bet attiecīgi tad ir tie periodi, kad es esmu diezgan ilgi un diezgan daudz mājās. Un visbiežāk tas ir tāds agrais pavasaris, janvāris, februāris, ziema, kad, protams, tā koncertdzīve ir klusāka. Dažreiz iekrīt, vasarā kāds 2 nedēļas vai oktobrī. Respektīvi ir kaut kāds tāds periods, kad diezgan daudz sanāk būt mājās. Un tad atkal ir, protams, tie periodi, kad mēnešiem tu vienkārši visu laiku non-stopā esi kaut kur riņķī apkārt. Tā kā, tas ir ļoti neprognozējami un neviennozīmīgi. Mēģinot, kaut kādā ziņā nomērīt, paskrējām cauri taviem sociālo tīklu profiliem, un tur es skatos, ka no visām bildēm, kuras mēs tur redzam, pārsvarā viss ir, tu esi kaut kur devusies, vai, piemēram, pārdziedumā, uz skatuves esi bijusi Glāstonberijā, esi nofotografējusies, Ķīpsvals izstāžu hallē, zelta mikrofonā nofotografējusies. Un es redzu, ka tu īpaši bieži tā kā nedalies ar mājām. Tas ir kaut kas ir tikai tavs tādēļ, vai kāds cits iemesls? Nav tā, ka es tā kā kategoriski nedalos. Man storijos šeit parādās kaut kas no mājām.
Bet, jā, es, protams, jūtos tā, ka tas tomēr ir kaut kas priekš sevis. Un man arī patīk tā sajūta, ka es esmu tajā daudz ieguldījusies, gan finansiāli vai ne, gan arī tas viss laiks. Bet tas ieguldījums ir priekš manis. Ka tas nav priekš citiem, lai es to atrādītu žurnālos, raidījumos un Instagramā. Man patīk tā sajūta. Jo, protams, pārējā visa mana dzīve ir kā uz dēlnes, profesionālā dzīve, vai ne? Tad tomēr ir forši, kad ir tā sajūta, ka kaut kas tomēr ir tev pašam. Un kas ir tā lieta tavās mājās? Jo, skaidrs, tā mājas ir tavs štābiņš, vieta, kur patvērties, paslēpties. Bet kas ir tā lieta, kas padara mājas par mājām tev? Jo skaidrs, vieta var būt vis kaut kāda. Man vispār ir ļoti paveicies. Es dzīvoju sava vectēva celtajā mājā. Protams, mēs viņu esam tur vēl visādi pārbūvējuši un pārtaisījuši, bet man ļoti patīk tā apziņa, ka manas dzimtes saknes tur ir bijušas un es esmu kā turpinājums šim visam, un ka man ir šīs fotogrāfijas ar to, kā tā māja izskatījās 90. gados, un kad es biju pavisam maziņa, kā es tur hanteles cilāju, man tur kaut kāda tāda bilde ir. Bet es ticu, ka tas nav, ka tas nav tā, ka ja tā nebūtu manas dzimtes māja, tad es nevarētu rast šo sajūtu. Protams, cilvēki apkārt, protams. Tas, ka tur atbrauc mana ģimene, ka tur atbrauc mani draugi, man ļoti patīk, kad pie manis atbrauc ciemos, protams, arī tas. Jā, laikam, tas, par ko mēs jau runājām, tas mans, nezinu, dārs kaut vai tas, kas tur ir lolots un izveidots. Un it kā dārs arī var būt tāda vienreiz izdari, un tad tur viss aug. Bet tad ir vēl tās tur. Rudenī tie tulpi sīpoli jāsaliek, lai pavasarī būtu. It kā to var nedarīt, bet kaut kā visu laiku prasās pielikt to roku, lai pēc tam ir tā sajūta, ka kur es ieguldījos, un tagad man ir tas Šo es paņemšu atpakaļ no šī visu to, ka vienkārši klausoties tevi izklausās, ka mājas ir tas, kur tu pats pieliec kaut kādu savu darbiņu. Tu pieliec darbiņu, jā. Un tad tu tā kā saņem no tā pēc tam atpakaļ. Jā. Okay. Jo es zinu, man mājās vienkārši ir flīzes viens, kuras ir nedaudz šķības, bet kuras es liku pats, un tādēļ man ļoti patīk. Cik forši. Bet labi, mēs arī šodien mēģinām nomērīt to, cik laimīgi tu esi, un skaidrs, laime ir kaut kas tāds kaut kur te apkārt, un brīžiem ir un brīžiem nav, bet mēs mēģinām nomērīt ar vitamīnu un minerālu vielu komplektu konkrēti. Tātad sāksim, pirms mēs ķersimies klāt pie rezultātiem, cik aktīvi tu ikdienā seko līdz tādām mērāmām lietām par sevi, par savu veselību? Pieņem, ka tas ir svarīgi. Jā, man tas ir svarīgi. Es neesmu tas cilvēks, kas ļoti disciplinēti tiešām dara un tiešām reizi gadā aiziet pie higienista un patiešām visam tā seko līdzi. Un dažreiz tas tiešām var būt arī ļoti tā overwhelming, tā pārāk varbūt kaut kā daudz, jo tagad mūsdienās ir tas lielais veselības vilnis, ka tā kā, bezmaz vai tiešām ir tā sajūta, ka viss ir jādara pareizi, pareizi ir jādzer, visi vitamīni ir jāsporto, ir ļoti daudz, tas arī spiediens, arī no tiem pašiem sociālajiem tīkliem, kas ir, forši labāk tā nekā ir kaut kāds pretējais, vai ne, tas spiediens. Bet tas var dažreiz kļūt tā ļoti tā kaut kā trauksmaini. Tāpēc es arī cenšos atrast mērenību visā. Bet jā, man arī ir tāds periods, kad man ir jāsako līdzi, un es to ar vēsu prātu, es taisu analīzes regulāri, es eju uz pārbaudēm un sekoju. Šodien būs viena no tām retajām reizēm, kad mēs mēģināsim iedziļināties, vai tavas analīzes saka to, ka tu esi laimīga. Vismaz tā mēs mēģinām interpretēt. Sāksim ar B12 vitamīnu. Mēs vairākas reizes šim pieskarsimies. Bet B12 vitamīns tātad mums ir atbildīgs par enerģiju, veselīgu nervu sistēmu un normālu asinsradi. Tavā gadījumā es tev saku, super, tur viss ir kārtībā, viss ir normas robežās, viss ir labi. Bet jautājums ir,
vai tev ir brīži, kuros tu jūties nogurusi vai, nezinu, samocīta, un ka tu jūti, ka tas ir kaut kas nevis saistīts ar visu apkārt, bet tieši tevī? Man ir regulāri, tad, kad tā ziema un tas tumšums ieilgst, es esmu, un it sevišķi Covid laikā, kad man trūka tās cilvēku, tās foršās savstarpējās sadzirksteļošanās. Tiešām kaut kā ap janvāri uznāk tāda mazā depresija, kad arī mums kā māksliniekiem mums tās naktis mēdz ievilkties un rīti arī attiecīgi, un tad ir citreiz tā, kad ir ļoti grūti vispār to dienas gaismu noķert, jo tu tā kā pamosties, tas rīts ir tāds lēns, kamēr jau 2:00, un liekas, vajadzētu iziet ārā, jo tūlīt jau paliks tumšs, un kamēr, tā kā praktiski tu pat nepaspēj, un tad tu tā kā vienkārši tādā dziļā alā sāc dzīvot, un tajā brīdī es jūtu lielu iztukšojumu un nogurumu, un es zinu tās lietas, kas mani varētu izvilkt ārā, bet viņas sākt darīt, piemēram, sporta zāle un tādas lietas, vai ne, viņas ir ārkārtīgi grūti tajā brīdī darīt, ārkārtīgi grūti. Un tie ir tie brīži, kad dažreiz man liekas, ārprāts, kā lai tiek galā. Zini, kā dažreiz lietas ir vienkāršākas nekā mums šķiet. Mēs mēģinām varbūt atrast kaut kādu attaisnojumu. Jā, mēs ļoti daudz savā galvā domājam visādas lielas, dziļas domas, šķietami, kāpēc, kas ar mani notiek. Bet dažreiz tas ir vienkārši mērījums vai rādījums vai kaut kāda lieta, vai ne? Sāksimies tātad ar to B12 vitamīnu, jau iepriekš pieminēto veids, kā to dabūt atpakaļ, ir jebkāda dzīvnieku izcelsmes produkti. Gaļa, zivis, olas, piena produkti. Kā tev ir, kāda ir tava diēta ikdienā? Es vispār cenšos ēst garšīgi un labi. Man nav mīļākā nodarbe gatavot. Tas ir tas, ko varbūt citi teiktu, ka māju sajūtu rada tā gatavošana un darbošanās virtuvē, vai ne? Es tam piekrītu, tas noteikti ir ļoti tā patīkama tā gaisotne, bet es piespiežos, lai gatavotu. Bet es to daru. Es neesmu tas, kurš visu laiku voltu pasūta. Dažreiz es tā izdaru, bet es tomēr cenšos gatavot. Es gatavoju, es cenšos, lai ir pilnvērtīgs. Tas vismaz vienreiz dienā tā maltīte, un tad parasti tās ir tādas vakariņas mums, jo pa dienu mēs skrienam visu kaut ko, un tad vakariņas ir tā foršā, pilnvērtīgā, siltā maltīte, kuru mēs katru vakaru svaigu cenšamies tad arī pagatavot. Vai tā ir vista, vai lielops, vai zivs, lasis, vai, cenšamies arī dārzeņus ēst. Tos gan tā grūtāk kaut kā sanāk. Forši man patīk to, ka tu tā saki mēs, un tad otrā lieta, kas tev padara laimīgu tieši kopiena. Cilvēki, kas liek tev aizmirsties, vai ļauj aizmirsties drīzāk, ļauj smieties. Kas ir tie cilvēki tavā dzīvē, bez kuriem nevarētu? Protams, ka tā ir pirmām kārtām ģimene un draugs un arī tautumeitas, bet laikam šajā brīdī es domāju par kopienu tieši mana folkloras draugu kopienu, jeb Garitaku, jo tie ir tie cilvēki, ar kuriem arī mēs svinam kopā tos svētkus, to veļu vakaru pieminēto, ar kuriem mēs tiekamies katru trešdienas vakaru un dziedam, bet tas mērķis ir patiešām vairāk par kaut kādu, es nezinu, māksliniecisko vai dzīves ziņu. Tā tiešām ir vairāk tā būšana kopā, tā patīkamā gaisotne, kurā ārkārtīgi īstenībā dažādi cilvēki, dažādu vecumu un dažādu profesiju un vispār tādu dažādu pieredžu cilvēki satiekās, un viņi atrod kaut kādu caur humoru, caur tādu arī brīžiem kaut kādu tādu nepareizību, atrod tādu ārkārtīgi atbrīvojošu kopā būšanu un to vidi. Jā, tā kā tā. Kaut kāds, es neteikšu, ka tas ir paradoks, bet novērojams. Ir cilvēki, kas mūs uzlādē, un ir cilvēki, kas mūs izlādē. Jā. Man šis vienmēr ir tā licies traki, ka, tā kā, ir tas, piemēram, viens cilvēks, kurš izlādē, vai un tad dažreiz man liekas, vai tik es pati neesmu tāda, kas varbūt kādu izlādē. Un man tas liekas tā kā
nezinu, tā dīvaini. Un tad es esmu domājusi par to, vai tas nav jau tā, ka varbūt nezinu, tu tagad mani uzlādē, bet varbūt kādu citu izlādē. Es nezinu, bet varbūt tā ir kaut kāda mūsu savstarpējā miedarbība, kaut kāda rakstura nesakritība vai kaut kāds noskaņojuma vai cita veida neieinteresētība. Varbūt, jo es kaut kā ticu, ka katrā cilvēkā ir gan tā uzlāde, gan tā izlāde. Un nav jau tā, ka kad mēs esam visi tur baigi enerģētiskie vampīri, kas tur sūc ārā no cits. Man liekas, tā ir tāda savstarpējā ieinteresētība, ka es klausos tevī, tu klausies manī, mēs esam ārkārtīgi abi klātesoši. Jo man liekas, ka tas, kas izlādē varbūt vai rada kaut kādu nepatīkamu sajūtu, ka es tev, piemēram, stāstu, ja, vai arī otrādi, tu man stāsti, un es tur skatos, kas man tur WhatsAppā notiek, domāju, ko es vakarā ēdīšu, un to neieinteresētību var ļoti, izjust. Man liekas, tas ir tas, kas varbūt kādreiz rada to sajūtu, ka es pēc šīs tikšanās esmu ļoti, ļoti, ļoti noguris. Es nezinu. Pagaidām tas, ko es no tevis dzirdu, izklausās to, ka tātad būt laimīgam ir kaut kāda saikne pie tā ir jāpiestrādā. Pie dārziņa, pie mājas sajūtas ir jāpiestrādā, pie attiecībām ir jāpiestrādā, pie tā ir jāpiedomā. Jā, es noteikti esmu no tiem, kas uzskata, ka tu pats esi pirmkārtām atbildīgs par savu laimi, tu pats viņu vari, tu principā pats izvēlies būt laimīgs vai nebūt laimīgs, un tam visam klāt es uzskatu, ka tu esi laimīgs tur, kur tu ieguldi to savu darbiņu. Varbūt viens no iemesliem, kāpēc tu esi ļoti laimīga, ir tas, ka tev ir viens ļoti netipisks rādītājs analīzēs. Tāds, kuru vairums latviešu noteikti nevarēs lepoties. Tev D-vitamīns ir pietiekošā līmenī. Kā tev tas ir izdevies? Par D-vitamīnu man ir ļoti jārūpējās, jo D-vitamīns ir tas, kurš es nevaru tā apgalvot, ka D-vitamīns ir manas, kā bija tas termins, medicīniskās vēstures kaut kāds galvenais iemesls, bet viens no iemesliem, un tāpēc man tas D-vitamīns ir ļoti, ļoti jāuzmana un jātur labā līmenī. To es tiešām daru katru dienu. Bet kā tu ikdienā tam sako līdz, tas ir kaut kāds pašsajūtas jautājums, vai tu iepriekš minēji, ka tu laiku pa laikam dodies no kaut kādas analīzes, kā tu piefiksē šīs lietas sevī? Es pat par to nedomāju ikdienā. Es zinu, ka man D-vitamīns ir jādzer, un es viņu dzeru. Es vienkārši nedomāju par to. Man visās malās viņš ir, man viņš ir mašīnā, man viņš ir vienās mājās, otrās mājās. Tur tā. Un tad es vienkārši katru dienu. Man ne tikai D-vitamīns, ir vēl vitamīni, kurus es dzeru. Tas ir laba stratēģija, vienkārši salikt visur. Bet šeit man jāsaka, ka tev D-vitamīns ir pietiekams, bet tad vēl ir papildus rādītājs optimāls, kas, principā mums šeit ir sarežģīti viņu uzņemt pietiekamā daudzumā. Man viņš pats par sevi nav pietiekams. Es jau gadiem viņu katru dienu dzeru. Atkal mēs atgriežamies pie tā, ka darbiņš. Ļoti labi. Jā. Ļoti labi. Ja tā ir arī jāstrādā. Tas mums dara. Labi, nākamā lieta, kas dara tevi laimīgu, un šis interesanti. Gatavot, varbūt tev nerada priecīgi, bet gards un veselīgs ēdiens gan ir viena no tām lietām, kas tev dara laimīgu. Es ticu, ka tu esi viedīgais cilvēks, kuram ir forši. Ir forši garšīgi paēst. Kas ir tavs vislaimīgākais ēdiens, ja tā drīkst raksturot? Es negribu prasīt mīļākais ēdiens, jo noteikti ir vairāk, bet kas ir tā lietiņa, kuru tu vienmēr ieraudzīs uz galda? Tas tāds, super. Jā, pirmkārt, es gribu pateikt, ka ēdiens man nevienmēr ir bijis tādā prioritāšu un laimes skalas augšgalā. Ir man bijuši periodi, kad, piemēram, arī finansiāli, man liekas, labi un tā garšīgi ēst. Protams, nevienmēr ir dārgi, bet mēs atļaujamies aiziet uz restorāniem un tā tālāk, vai ne? Bet ir bijuši periodi, kad es esmu sev pateikusi, man prioritāte būs tur, piemēram, tā smukā kumode, tāpēc es tagad, tā uz ēdiena centīšos varbūt arī, ietaupīt un centīšos ēst veselīgi, bet tā garša nav tik būtiska. Tas tā ir bijis. Bet tagad atkal man ir tāds varētu teikt, baudu pilns varbūt periods, kad es tiešām cenšos katru dienu sevi nolikt pirmajā vietā caur ēdienu. Un mans laimes ēdiens varētu būt
Kaut kas no, es nebūšu oriģināli, kaut kas no Āzijas, jo man ļoti tas, man pirmkārt ļoti garšo. Un es to nevaru izskaidrot. Man ārkārtīgi garšo visi tie karī, sevišķi taizemes, zaļais karīs, vienkārši mans mīļākais, visas tās tomjam zupiņas un arī japāņu rāmeni un visi tie, kas saistās ar kaut kādu tādu ceļošanu. Un beidzot arī Latvijā ir ļoti garšīgi un labas kvalitātes šie visi ēdieni pieejami. Tā kā es saukšu, ka tas man laimīgais ēdiens. Interesanti to, ka tu saki to, ka tā nav tāda ilgstoša lieta, kas tev ir bijusi tajā laimes prioritāšu augstskolā. Tu piefiksēji to brīdi, kurā tas palika tev tā kā svarīgāk? Tā. Kaut kad tas noteikti palika, kad tas palika. Jo varbūt arī tā, ka nebija nekāds klikšķis, bet interesanti būtu, ja būtu. Zini, kad varbūt es teiktu, ka tikko man šis viss tas gads ar Eirovīziju un pārdziedi mani pirms tam, man principā bija tāds vismaz 360 dienas, būtībā bez brīvdienām, tāds riktīgs non-stop darbs un fokus. Un es laikam tajā brīdī sapratu, ka, labi, es nevaru aizbraukt uz Taizemi, bet, tad Asnate, vismaz šis ir tas, varbūt, ar ko tu vari tā kā kompensēt un sev parādīt, kā tu rūpējies par sevi. Un varbūt, ka šis pēdējais gads man ir bijis tāds. Tātad pieķert kaut kādos aizņemtos periodos lietas, kas tev padara priecīgu? Jā, un ne tikai tas mindsets ir tāds, ka ne tikai man tas padara priecīgu, bet ka es apzinos, ka pēdot šo maltīti labi, es par sevi parūpējos. Attiecīgi, es atkal mēģinu radīt tādu domāšanas tādu ieradumu, ka man ir par sevi jārūpējās. Ka tas ir nevis tikai tāpēc, lai es būtu priecīga un lai būtu garšīga un forša, bet lai es apzinos, ka es par sevi rūpējos, es ieguldos sevī un neaizmirstu. Man nav nekāds noslēpums to, ka tā, ka mēs esam nepēduši, mēs paliekam dusmīgi, cimperlīgi, tā tālāk, tā joprojām es laiku lietoju terminu, nav latviski, bet hangry, kas ir tā kā izsalkuma vadītas dusmas uz pasauli. Kā tev ir ikdienā ar to? Tu esi brokastis, pusdienas, vakariņas vai kā tu to visu saplāno dienā? Jā, es pilnīgi piekrītu šim, un tad, kad man nošļūg garstāvoklis, tad es mēģinu pirmais, ko es darītu, ir padzerties un paēst. Tad parasti tas uzlabojās. Brokastis man ir, es esmu no tiem, kam brokastis nav galvenais un arī neliek justies. Bieži vien tieši otrādi, ja es pēdu tādas pārāk labas brokastis, es vispār labākais, ko es varu darīt, ir iet atpakaļ gulēt. Man kaut kā tā ir, man banāns, kaut kāds proteīns, bet nedaudz, jā, kaut kas no rītiem, jā, dod enerģiju. Pusdienās man ir iemīta taciņa uz vienu labu ēstuvi Rīgā, vai arī kaut kur cenšos paēst kaut ko tiešām tādu. Un tad tās vakariņas, jā. Vakariņas man ir tas nemainīgais lielums, ko mēs kopā ar draugu arī mājās gatavojam un ēdam. Tā kā, jā, es cenšos ēst tās 3 reizes dienā, bet viņas nav regulāras tā kā vienā laikā, diemžēl. Man tas ir praktiski neiespējami. Okay. Atpakaļ pie analīzēm, gan atgriežoties, es skatos, ir viena lieta, kur tu varētu piestrādāt, jā, konkrēti par cinku. Par cinku, jā, tas man bija pārsteigums. Vai ne? Jā. Rakstīts man tā ir svarīgs imūnsistēmas darbībai, aktivizē imūnšūnas, kas cīnās ar vīrusiem un baktērijām, bet neizskatās, ka tu būtu apslimusi vai kaut kas jautājums, vai kā tu piesako līdzi savai veselībai? Kā tu centies tikt vaļā no tā, lai neslimotu? Jo skaidrs, viens ir kaut kāda vitamīna, otrs ir, nezinu. Jā, kas ir ļoti interesanti. Es īstenībā pirms es uztaisīju šīs analīzes, kas ir tā paka, jā, tā kā tāds. Es pirms tam biju arī salīdzinoši nesen taisījusi visas tās arī savas regulārās pārbaudes, D vitamīns, B vitamīns un tā tālāk. Un man tur tā kā viss bija forši, un tagad pēkšņi atklājās, jā, cinks, cik interesanti. Man laikam pirmo reizi kaut ko tādu uzzināju. Tu man jautāji, kā es tā kā rūpējos, lai es nesaslimtu, ja? Man laikam tas pirmais, kas var iedot to kaut kādu imunsistēmas
sabrukumu, ir miegs. Jā, man vispār ir ārkārtīgs. Es principā katru dienu katru nakti cenšos nogulēt 8,5 stundas. Tas man ir tāds. Es zinu, tas ir daudz. Es zinu. Nē, es vispār nespriežu to, ka tas ir daudz vai maz. Tas vienkārši ļoti labi. Tas ir, jo cik daudzi no mums tā kā, tik tiešām... Uz miega rēķina ļoti daudz ko, jā. Un ir periodi, kad man labi sanāk, un tad tikko pat bija pilnmēnesis, un īstenībā man pat būtu bijis laiks gulēt, bet es vienkārši nevarēju. Es katru dienu kaut kā 5 biju augšā, 2 tikai aizgāju gulēt, 5 augšā, un visu laiku kaut kādas 3 stundas, un tad varbūt ap 8 kaut ko tur atlūzu vēl uz kādu, pusotru stundu. Var sakot, ļoti slikts un saraustīts miegs bija. Un tad man apnika riktīgi, ka es katru nakti tā kā mostos augšā, visu laiku esmu neizgulēsies. Un es jūtu, ka tas man tā kā ved uz atkal kaut kādu imunsistēmas tādu sašķobīšanos. Un ko es vakar izdarīju? Es vakardienā atbraucu pēc mēģinājuma, un uz 10. vakarā es sapratu, ka ja es acīm redzot kaut kāds stress, kaut kāds saspringums man ir iekšā. Es vienkārši gāju, un es vienkārši 5 kilometrus izskrēju, un tas nostrādāja, un es atkal atgriezos pie sava 8 stundu miega. Un tas bija tā, es kaut ko izdomāju, kaut ko izdarīju, un es atgriežos atpakaļ pie tās. Es zinu, ka tu ar sportu esi uz tu. Jā, es atsaukšos uz pēdējo reizi, kad mēs satikāmies dzīvē. Es dodos Siguldā savā pārgājienā, tu pretī skrien pa to pašu kalnu. Man liekas, jauki, ka tu vari noskriet. Es savā 15. kilometrā jutos to, ka es vairāk negribu skriet, es gribu tikai iet. Bet, kā tev sports ir vairāk kā iespēja izveidināt galvu, vai tu jūti arī, ka tam ir, ķermenī kaut kāda atsauce? Es domāju, katrs mēs jau varam pateikt, ka sports ir vienkārši kaut kas, ko man liekas, tā ir tāda dāvana bezmaz vai, labi, tas nav, arī es nevaru lepoties ar ļoti tādu regulāru sportošanu, bet man liekas, ka sports tev dod iespēju atbrīvot prātu, padarīt sevi spēcīgāku, uzlabot miegu, uzlabot noskaņojumu. Tā kā sports iedod tik lielu dāvanu buķeti tev, ja tu to izdari, tik ļoti lielu tādu apbalvojumu sarakstu, ka man liekas, fantastiski. Diemžēl tā disciplīna un tā piespiešanās dažreiz ir neiespējami grūta, bet man sports ir vienkārši ļoti, ļoti liela prioritāte. Man liekas, interesanti, ka tu saki tā kā piespiešanās un vispārējais, jo šķiet, ka mēs visi atrodam kaut kādu attaisnojumu, kāpēc šodien nedoties. Es nesaprotu, kāpēc tā ir. Un mēs zinām, cik forši mēs pēc tam jūtamies un cik daudz tas dod mums dzīvē un cik mēs laimīgāki esam. Bet es nezinu, kāpēc mēs vienkārši cilvēka dīvainā daba ar to slinkumu, ar to kaut kādu tādu attaisnojumu meklēšanu. Bet kas ir tas tavs motivators? Kāpēc? Piemēram, tajā dienā, kad es tev satiku Siguldā, tagad es šodien iešu skriet. Jo principā sports ir sevi mocīts savā dziļākajā būtībā. Kur tu atrodi sev to motivatoru? Ka, tu vadies pēc tās sajūtas, kas būs pēc tam, vai ir kaut kāds cits iemesls kādēļ? Nē, pēc tam man tas ir pašvaku motivators, diemžēl, jā. Es mēģinu arī gada nogrieznī izdomāt kaut kādus tādus grūdienus sev, piemēram, es izmantoju to pašu foršo kopienu, kas man ir, un mēs esam ieplānojuši tādus 3 reizes gadā tādi, ka mēs skrienam kopā 10 kilometrus. Un tad mēs tā kā pirmo reizi, kad satikāmies, mums bija milzīgs tāds stress, ka Dievs, ko mēs vispār neesam trenējušies, kā mēs to vispār izdarīsim, bet mēs tā kā kopīgi tā kā mieru, mēs jebkurā brīdī varam pārtraukt, vienkārši sākam un skatāmies. Un mēs noskrējām vēsā mierā, un mēs visi bijām tik priecīgi un pārsteigti. Un pēc tam es braucu ar mājās ar apziņu, ka, hei, tas bija tā kā tik forši, un kopš tā skrējiena man tā kā bija tāds foršs 2 mēnešu periods, kad es gāju skriet, un man tas iedeva tādu grūdienu. Protams, vienā brīdī man tas tā kā apsīkās, un tad man bija jāmeklē kaut kāda cita tāda motivācija. Bet vienkārši es tā kā, mēģinu laikam atrast kaut kādus tādus
tādus, pagrūdienus. Tikko arī, es kādu laiku tiešām arī nebiju neko darījusi. Es tur biju bišķiņ arī apslimusi, tā kā kāds 3 nedēļas. Un tad, tikko man bija tā miega situācija, un tad atkal tā motivācija bija, jau tāda bišķiņ, jau tāds bezmaz vai izmisums. Ko man darīt, lai es nogulētu to nakti? Un tad tas bija tāds forša motivācija. Un tad atkal nākamajā dienā ir jau tāds, hei, es vakar noskrēju, varbūt šodien arī es kaut ko, tā kā tu dabū tādu kaut kādu enerģiju sev, un uz tās enerģijas tu jau vari, jau tad tālāk jau ir vieglāk kaut ko jau nākamo. Es jūtu kaut ko ļoti līdzīgu pašam ar sevi. Tu izklausies pēc labā nozīmē. Azartisks cilvēks, kuram vajag atrast, kaut kādu stūmienu, kaut kādu mazu grūdienu, kādēļ es to daru, un vienā brīdī tas apsīkst. Un tad vienkārši jāmeklē nākamais. Jā, tieši tā. Jā, tas ir mans story of my life. Patīkam zināt to, ka ir līdzīgi šajā. Dažreiz liekas to, ka mēs esam dīvaini, ja neatrodam nevienu līdzīgi domājošo. 4. lieta, kas dara tev laimīgu, kur tu atsūtīji, un šeit es gribu nolasīt precīzi, kā tu biji atsūtījis, jo man liekas, tā kā ļoti interesanti nofrāzēts. Pāri visam katru dienu cenšos sevi likt pirmajā vietā. Ja godīgi, tas ļoti bieži neizdodas, jo esmu aizrautīga un daudz kam saku jā, nepadomājot, ko man tas prasīs gal galā. Kā tev ir? Tu mācies šobrīd tā kā atteikt kaut kādām lietām, vai kā tu zini kaut kam piekrist, vai tomēr teikt nē? Šis ir crazy. Tā ir ārkārtīgi grūta mācība man dzīvē. Protams, ka bet šīs mācības ir vajadzīgas, jo citādi mēs nemainamies, mēs neattīstamies, neaugam un nekļūstam labāki. Es to pieņemu. Varbūt, ka man ir palīdzējis tas, ka man ir kaut kādā ziņā es esmu strādājis pie savas pašapziņas. Tas man kaut kā palīdz bišķiņ izšķirot un saprast. Un es, kādreiz, man tiešām patīk, man patīk strādāt, man patīk darīt visādas lietas, man patīk piekrist, kā jau es arī minu, bet visbiežāk es saprotu, ka tas ir viss krietni par daudz, un dažreiz starp to visu, kas ir foršs, atrodas arī kaut kas, kas beigās nemaz nav tik foršs, un es to daru, un es nesaprotu, kāpēc es to daru. Tad tagad es baigi cenšos klausīties. Es paceļu telefonu, piemēram, ir kāds piedāvājums. Es noklausos, es pasaku forši, dodiet man pāris dienas laika izdomāt, un tad tas vēl aizvien ir grūti, bet dažreiz es to nevaru pat pateikt telefoniski, dažreiz es atbildu rakstiski vai nē, bet es mācos uzrakstīt, kad es sapratu, ka es tam nevarēšu tajā investēties, un es mācos atteikt. Kāpēc man šķiet, ka tas viens no tiem cilvēkiem, es arī esmu viens no tiem, kuriem grūtāk ir atteikt nekā piekrist? Jā. Man tas nogurdina, man tas tajā brīdī ļoti daudz resursu no manis prasa saņemties, lai atteiktu. Un dažreiz īstenībā, es nemelošu, dažreiz pat vieglāk ir aiziet, izdarīt, nekā atteikt. Man tā ir, jā. Bet, protams, es atsaku, tad es tajā brīdī pēc tam jūtu atkal to lielo pacēlumu. Par to pašapziņu, man arī liekas, tas interesants veids, kā uz to skatīties. Kā tev šķiet, vairāk pašapziņa dara mūs priecīgākus? Absolūti. Man liekas, ja tev tā pašapziņa nav, tad tu tur visam centies izpatikt, būt priecīgs, būt labs visam piekrist, visiem visu izdabāt, un tad ir nenormāli grūti, vai ne? Un tad, kad tā pašapziņa bišķiņi sakārtojās pareizajās tajās proporcijās, tad tu tā kā apzinies arī bišķiņi, ko tu vari, ko tu nevari. Bet pašapziņa, man liekas, ir tas, kas katru dienu staigā, kas nav šāda. Tas ir kaut kas, ka tu vari pamosties ar savu pašapziņu virsotnē, un tu vari pamosties un ar pašapziņu vienkārši papēžos. Un tas arī ir tāds katru dienu tāds darbs un investīcija. Un varbūt ar tām lietiņām, kuras es katru dienu savā labā cenšos izdarīt, es arī to pašapziņu visu laiku sev atgādinu, kad es ir kaut kādas lietas, kuras mēs sistemātiski varam piefiksēt, noķert. Piemēram, tas, ko teica ar D-vitamīns pietrūks, tad es viņu salieku tur katrā spraudziņā vietiņā, kur es esmu pa dienu. Un tad ir lietas, kur mums ir jāapstājas,
nezinu, jāparunājas ar sevi, jāsaprot, manuprāt, pašapziņa, laime, Jā, nogurums. lielās lietas, Kuros brīžos tu atrodi to laiku sev? Jo šobrīd es klausos to, ka principā tikai vakariņas ieskriet mājās, uzēst. Ir tas brīdis tev, kurā brīdī tev ir tas mirklis pašai ar sevi? Tas jautājums ir, kurā brīdī es esmu laimīga vai kurā brīdī es esmu pati ar sevi? Kurā brīdī tu atrodi laiku uzdot sev tos jautājumus, saprast, vai viss ir labi? Parasti tad, kad viss ir labi, man liekas, mēs nedomājam par tādām lietām. Man liekas, ka mēs sākam par to domāt, tad, kad vairs nav labi. Un tas ir ok kaut kādā ziņā, man liekas, vienkārši nevajag gaidīt pārāk ilgi, ka nav labi, bet ir kaut kāds brīdis, kad tas var būt jebkurā brīdī, tu brauc pie stūris un domā, pats, kaut kas, kas man te tagad vispār tuvāko nedēļu, vispār kaut kāds murgs ir priekšā, nevis dzīve. Un tad tad vienkārši ir jāņem lietas savos grožos, savās rokās un jāpāršķirsta. Man pat bija tā, kad es saslimu un nonācu slimnīcā pirms tiem 5 gadiem, es pat sev pavadot tās dienas tur, rakstīju, taisīju kanvās tādu asnatas, kā es to biju nosaukusi, laimes vai veselības kaut kāda rokas grāmata vai kaut kas tāds. Un tad man tur bija visas šīs nodaļas par ēšanu, par laiku sev, kas ir, es liku sarakstus, es prioritizēju, kas mani dara priecīgu, laimīgu, pacilājuši, ko es gribu savā dzīvē darīt, no kā es gribu atteikties. Un es pat esmu tik, tā kā burtiski tam pieķērusies. Un man ir tāda grāmata, stāv, es viņu izprintēju, es viņu iesēju. Ieskaties laiku pa laikam? Es laiku pa laikam ieskatos, un tās lietas ir mainījušās. Tas bija tajā brīdī man, un tas ir tik interesanti. Tā kā man bija tāds, wow, es biju izdomājis kaut ko tādu, es nezinu, tur kaut kādas fotosesijas vai kaut ko, kas tagad man tā kā vispār vairs nerezonē, bet tajā brīdī man vienkārši bija tāds stāvoklis, ka man prasījās to uzrakstīt, izprintēt un dzelžaini tam sekot. Un tad tajos, un tas, ko es saku, nevajag sagaidīt tos riktīgi kritiskos brīžus, tad vienkārši vajag ik pa laikam, tā pārskatīt. Es domāju, es atjaunot to grāmatiņu, ja tu saki, kaut kas tur vairāk nav tā kā īsti atbilstoši. Pagaidām es neesmu radusi to nepieciešamību. Man ir tāda sajūta, ka man pietiek ar to, ka es piedomāju, izsveru un pieņemu kaut kādus lēmumus savā prātā un daru. Bet es ticu, ka būs kaut kāds, protams, posms, kad atkal es kaut ko līdzīgu darīšu. Tas ļoti praktisks padoms. Uzrakstīju savu laimes grāmatiņu. Kāpēc gan ne? Es saliku bildes, es saliku savas bildes, lai es tā kā ieraudzītu sevi laimīgu un priecīgu tajos brīžos. Es saliku kaut kādas citas bildes, tur kas tādi moodboardiņi, kas vienkārši to atmosfēru rada. Forši. Lai sanāk mums tā, ka tā laimes grāmatiņa visu laiku ir piepildīta ar laimīgiem brīžiem. Es domāju, mēs esam sapratuši to, ka laimi varbūt tā faktuāli un ciparos nomērīt nevar, bet ir lietas, kurām mēs varam sakot līdzi, vai ne? Absolūti. No tevis, es domāju, es tās sarunas sev paņemšu atpakaļ to, ka pie laimes ir jāstrādā. Tas nav pašsaprotam, vai ne? Jo visas lietiņas, kuras tu teici, gan saistībā ar labu ēšanu, pie tā ir jāpiestrādā, pie tā ir jāpiedomā par mājām. Mēs esam piesaistīti vietām, kurās mēs esam ieguldījuši kaut kādu enerģiju. Laimes grāmatiņa gal galā arī ir kaut kāds maziņš, bet darbiņš, kuru paņemt sev. Man liekas, ka vismuļķīgākais ir gaidīt no citiem laimi, no tā, ka mans partneris mani darīs laimīgu, vai tad, kad man būs tas, es būšu laimīga, vai ārprāts ārā tur tāds laiks, tad, kad būs vasara, tad viss būs forši. Tā parasti nekad nav. Vai arī, ja tajā brīdī šķiet, ka tu esi laimīgs, jo tu esi kaut ko tādu dabūjis, tad tas visbiežāk ātri beidzās. Tā kā, es iesaku visiem tiešām būt
kaut kādā ziņā proaktīviem un sapurināties un saprast, hei, kā es varu sevi padarīt laimīgu. Un jau rīt iespējams jūs būsiet. Brīnišķīgi. Paldies tev par sarunu. Es ceru, ka kāds arī sadzirdēja veidus, kā viņi var padarīt sevi laimīgākus. Un es domāju, neviens nekad nav bijis nelaimīgs par kādu dāvaniņu. Nē, nekad. Cik forši, paldies.